video sākumā gribētu pateikt paldies mūsu pavadonim Purvā, jā. Mārtiņam. Mēs ar Jāni tur aizmuguriski viņu saucām par Kuzmiči, jā, tie, kas skatījušies to krievu filmu. Особенности русской охоты, jā. Viņš stabili varētu latviešu versijā filmēties. Jā, cilvēks absolūti, jā, tāds, mazas viņu filmē, jā, viņš arī īpaši vēlējās, lai viņu filmē. Jā, starp citu, teiksim, tie, kas grib redzēt manu muguri, jā, tur, tas ir redzams, kad mēs to kvadru tur velkam ārā, jā, es esmu tas, kas tur gāzējas no malas. Un kā mēs ar Jāni runājām, Kuzmičs, jā, mūsu latviešu, jā, ja viņu tajā mežā kāds mēģinātu, jā, tur dabūt rokā absolūts bezceļš, jā, viņš it kā tā lēnām iet, jā, bet viņš mūždien mūs gaidīja, jā, tur tādas. Un tie, jā, tur vajadzētu kāds 100 tos plātīzers, kas viss māk, jā, un visu zina, jā, un viņi vienkārši pat nepamanīt, jā, šo cilvēku, jā. Tur. Tas, kas latviešiem mazliet varbūt, jā, ir mēģināts no malas iestāstīt, jā, to mazvērtības kompleksu, ko mēs tur nevaram, jā, vai tur, ka mēs tur tādi, jā, tur mēs maz esam. Jā, īstenībā, kā es vienmēr saku, tie mūsu neapvēļi, jā. Ļoti, nebija neviena mirkli tāda sajūta, kad ejot tur, kad kaut kāda tur, jā, varētu būt problēmas, jo tur tāds komanda darbs, jā, tur cilvēki visi ar raksturu, jā, un iekšu, jā, normāli. Jā, un zina, ka tur, ja kaut kas arī notiks, tad tur neteiks, mēs te ejam, tu te sēdi, jā. Kāds bieži, jā, brīžiem notiek ar tādiem, jā, vājāk raksturu ļaudīm. Tāpēc absolūti droši, vienīgais nedrošības sajūta bija tai Purvā, ka kamera tur neiekrīt un nebūtu forši tur piesmaut zābaks, jā, un tur šļurināties, jā, pēc tam visu dienu, jā, tur, jo tur līdz ar malām bija tas ūdens. Nu ko, vēlreiz paldies, saku Mārtiņam par tērēto laiku uz mums tur nosīt pilsētas gurķiem, un tas skatāmies video. Otrā diena klāt. Šitā tā lāču vieta. Agrāk teica tas mednieks ar kvadriķi, kad pāris gadus atpakaļ lāči it kā bēg. Tad paliek aizvien vairāk viņi. Un tagad jau ceļās pakaļkājām vienkārši pavasarī viņiem nav vairāk ēst gribās. Redz, viņš pīpina, lai lāči zina, ka mēs tā esam. Tas ir pašā Igaunijas pierobežā. Redz, sūdi. Kvadro, badro. Riktīgi pļura. Nu, dabūsim darboties. Jūs tik iet tālāk, es tikšāju. Jā? Nevajadzētu piepalīdzēties, tāds, ne? Nu, kā saka, ne jau pa vēl tie te dzīvo visi. Šeit nekas nav. Labi, kā aprīkojums tā kā vajag. Es filmiņu taisu. Pināt uz tipiem. Kā pārsvarīt, tā filmiņu. Šitien jau lielie īstie kvadrocikli ir izbraukuši, tāpēc arī man te diezko neiekļaus. Labi. Pats sev valka viņš ārā.
nav K2 ir. Bišķi uzticamāks. Te arī tāda pļura aizfilmējās, beigās iemauc. Tās tas sākums. Speciāli paņēma ekstremāli tādu gabalu, pārbauda sev tehniku, dušu, psiholoģisko noturību. Redz, ka tiltiņš. Liekas, ka viņš tur te. 100 kg tur. Pa puru maucam. Tas normāli. Šī tāds. Tu teici, jā, ka tev labāk tas azarts. Man ir mīlīgāk, ko viņš Tas pret lāčiem labs. un tad mēs vienkārši uzgāvinām. Šitā ir tā vieta. Te tā baznīca. Domājāt, te droši vien baznīca. Bez zābakiem netiek uz baznīca. Ko tu tur sit? Zemi sit kopā viens cilvēks. 100% precīzi. Ai, vai. Nu, starp purvu, ja te paaugstinājums kaut kāds, nu redzams, ka te kaut kas ir bijis. Ja. Otrā perioda metiena attiecīgi bija Un divi. Mums bija 2 metri. apkārt ir kaut kāds, te ir 3 metru augstā. Rezultāts bija 2. Nu, būs labāk. 100 punkti neviens nav ratis, ja, bet te atnākt, ja, tas ir piedzīvojums. Kvadru pat noslīko. Kaut kā viņš tur ieķīlājās. Vai. Atpakaļ ceļā vēl paņemsimies. Jau atpakaļ ceļā esam, te jau mājvietu redzam. Tā vieta bija tur. Es korīt viens cilvēks roga. Bija orīt, bija zviedru. Nē, loška atkal, varēs ēst. Vidzemē jāsaka, varēs ēst. Es tur runāju tāds, jā. Kurs iemaldījies. Kuras iemaldījies. Te viens namiņš. Baigi cerīgi jau neizstās. Bet māja tāda paliela bijusi. Nu, kaut ko pa visiem kādu monētu jāatrod. Vēl mums tas triceklis jāizdredzina ārā. Tas tur pa ceļam jāizgrūzīja uz savas vietu. Bet nu, tur tāds purvīts vai iebridā. Vai kaut kāds tur bijis, nezinu, tur laikam pļausi, hedī. Pāris skrūzes, bet nebija ko filmēt. Nu, šeit redzēs, gan jau atradīs pa visiem monētu. Nu, pirmā monēta šajā laimes vietā. 3 kapeiks. 40. gads. Nu, skaisti. Nezinu, Anžiņš pateikt. Šito uz muzeju jānesa. Tā mierīgi var jāziņ jau rakstīt iesniegumu. Nova, tas ir Rīgas tas šīviņš. Gačs tūlīt man vai nu apgāzīs ar kājām gaisā, vai man liekas, ka Rīgas šīviņš. Tā Nova tur ar rēgojās. Nē, tā nav varbūt jā tikai. Tomā nav šiliņas. Var saprast. No Nova monētas daudziem raksties, bet bišķi ar šito kustību te bija. Bet uz ceļa. Tā kā cik tā vieta veca, tu pateiksi. Nē, nu man 3 kapeiki 40. gadi, jā. Tāda viņa toši. Tā tad ir. Tas ir bijis kakla karināms. Jā, tas ir bijis, jā, vai piebungāts tur lipiņa. Nav kaut kāds cits bišķi. Nu, Reku, paskies. Tas ir krusts vai nav? Redzi? Te. Livonija beigās. Tas var būt. Tāpēc, ka te jau viņas tā būtība te ir. Poga bedrītes apakšā, tādu kunku izrakt. Precīzi bija trāpījis, ģērboni izstās. Kas tas pa ģērboni? Kaut kādi puķi. Nav saprast. Un baigi vecā viņa nav. Kas tas tāds ir? Latvijas būtu ģērbonis. Es ar vienu roku, redz, nevar safilmēt. Varbūt ka Latvijas ģērbonis, varbūt ka nav. Tuvīt mēģinās viņu apspļaudīt, tad vēl piefilmēšu tuvīt.
Nu, izstās Latvijas ģērbons. Divi tas lauva, grifs, saulīte, 3 zvaigznes. Tā kaut kāda dienesta poga. Es tādu neesmu atradis, nevaru pateikt uzreiz. Nu, apstīšos pieaugšu bildīt tad. Jā, gan jau viņi var atrast internetā. Man liekas, kaut kāda dienesta poga tā ir. 1, 8, 6, 6. 6, 6, 6. Jā, smuki. Puikas tagad decēs kaut kāds nobildē un tūlīt pat internet. Jā, visu var apskatīt. Nu, šitā te sūdrūdi. Мне нечего делать, я же там вступил там болотца. Svārties kā būtu. Reku tur ir tā. Nē, reku tur apakšā, vai tāds pedālis sapļas. Tas ir. Daudz foto. Šitā var būt, jā? Lai slavēts! Civilizēta vieta salīdzinoši, ja lietas neiztraucēs. Te ir miljons signālu. Tikpat daudz dzērus, tur tie krūmi, tur arī tā māja bijusi. Te ir sudraba monētas atrasts. Varbūt kāda palikusi vēl priekš mums šodien. Un izstās, ka poga varētu lietas pārstāt līt. Jā, parastā poga caur laiku. Nav nekāds ornaments. Nu, domāju, feniņš vai baterijas gals? Feniņš. O, tas ir breloks piekārts. Serebriška. Tas ir serebriška. Sudrabiņš. M.Š. Nēsāja. No. Uzreiz acis spīd, ne? Smoksai. Likās, ka santīms kaut kur te. Jā, santīms. Un vēl viens santīms liekas, ka. Jā, smuks. Lietas to uznāk, tu bišķi paliek rāmāks. Neko darīt. Nu, dubļos signāls bija savīzošs smalks. Kas tāds ir? Nevar saprast. Izsās pēc sudraba, tāpēc viņš bija smalks. Cariskais droši vien. Nevar saprast. Nu, izmērs kā 10 kapeikai. Tā. Domāju, ka 10 kapeika. Tagad es tā domāju, es nezinu. Un apkārt tas ir kaut kas tāds. Nu, divdienīt beidzies. Lietas neļauj vairāk rakt mums. Tad jau tikpat labi var zem dušām stāvēt, tad to pašu kaifu iegūda. It kā tagad pierim, bet neizstās, ka viņš paliks labāks. Ceļš atkal te mērs nebraukā pa to ceļu. Nu, šito varbūt, ka viņš par šito bišķi pabrauc maz gabaliņu. Tā, tur bezgalīgi, tur var rakt un rakt, es jau čaļiem saku, tur čaulus var izrakt un tur nejēgā tur var ņemties. Bet, nu, skats tas vienkārši tur pat tādu lauku tur ņemies, ne tur daba, ne tur. Toties signāli nav skumji.
Nav ātrumā apstīsies. Manējie atraduma kastē tur tās monētas. Bet tās filmēts ir. Jā, kas smējāmies. Šitas izstāst kaut kāda āda iekšā, ka no tik nav no maciņa kaut kāds stūrs. Vai nu somā, jā, bet te bija sādi iesviest tas stūrīts. Jā, tas no Petrovis lampas šito patentu, tas firmas nosaukums viņa. Caur laikā, man liekas, tas uzņēmums bija bieži atrod. Zirglieta, monētas filmē, uz pirkstiņos ar spēlētājiem. Šits no Zvaniņa, 1819. Vecs Zvaniņš bijis. Kā jau taisīt to pārbaudi, jā, nav sudrabs, bet izstāsts viņš smags. Nezinu, nu viņš uz alvas bronzu velk. Jā, šeit. Šitas kaut kāds bijis rokturs uz skrūvi. Komentāros var pateikt, vēl Zvaniņš. Šis ir ļoti labs, apstījāmies internetā. Viņi bija tipveidās plāksnes, te bišķi saskrāpējies. Tipveida plāksnes, bet to jau pats uzlika. Viņš deva skolu beidzot, kā balvojumu. Jā, nu, visādos, jā, laikos. Te ir augšā prova, to kamēr neprādīs zem mikroskopu skatījāmies. 84. prova un meistara zīme GA laikam. Pēc interneta sanāk, kad viņš ir zem tās zīmes, tā sieviete, ka košņikā skatās pa kreisi, tad bija līdz 1910. gadam vai līdz 8. Varbūt atbija pieviļi, bet nu tā, nu ja ir pa labi, tad pēc 10. gada līdz 17. Šim ir pa labi, jā, tātad cilvēks nosīt, kas skolu beidz, viņš saņēmis viņu ir pēc 1910. gada, 7 gadu viņam bija laiks saņemt. Jā, nav interesanti tāda lieta. Tā, kas bija ilgša fotografija. Tā zvaigzne ar to arklu. Tā ir 1918. gadā pie tām Buģonovkām, jā, tā karavīra zvaigzne. Tas bijis tajā vietā. No vienas puses bija Igauņu karaspēks, jā, upē otrā pusē bija jā, sarkanarmieši. Tad tas sarkanarmietis pazaudējis. Nu, tie tādi vērtīgāki, tie atradumi. Un, jā, man te 10 kapeiku mērcējās 1908. gada. Nu, ar to tad varētu beigt un līdz citai reizei.